Tā, nu labi, pamēģināsim ielikt palodzītes, tikko izsūcu, tagad ieliku saprast, kā izstāstīju pēc izmēriem, visu pareizi, vēlreiz visu pārbaudīt, līmenīti, tā kā ir ok, ņemam ārā, nu mēģinās ieliks pirmo, pastīsies, kā iespējams kaut kas stratēģijā un idejās ir jāpamaina, tā kā jā. Un noeļojies vienreiz, es sapratu, ka es eļošu otro un trešo kārtu, pēc tam, ka jau būs uzlikts, tā kā visticamāk sanāks kaut kur bišķi notašķīt, kaut kur varbūt tās putus izspiedīs, vajadzēs pieslīpēt, un tad vēlreiz eļošu pēc tam pāri. Nu tālāk, izstās jau skaisti, davai mēģināsim iemocīt. Veiklā ieteic knipviņu, lai samitrinu virsmu, pirms pūš putas, lai tā virsma ir mitrs labāk, lai kaut kā viņš saķerīt. Tā, nu ir pagājušas vairākas dienas, palodzītes ir piecietējušas, izstās man šādi, man liekas, kad ir ļoti skaisti, tad jāapgriež putiņas, tad jāizdomā, kā es tur uztaisīšu, to apdarīt apakšā, aizsmērēšu visu. Tās divas palodzes man sanāca labi. Šitā pirmā palodze, nu te man bija pilnīgi sauzas, te ir pilnīgs kašmars, kā es te visu tīrīšu nost, nav ne mazākās nojausmas, pa daudz putas sapūtu. Nu, kaut kā vienmēr ir, ka liekas, ka būs pa maz, iepūt vairāk, un tad viss ir žopā. Jā, nopirku šitādu sacietējušu putu tīrītāju, putām, kas jau ir sacietējuši, šitas ir. Tā kā pamēģināšu patīrīt, nezinu, es ļoti ceru, ka nāks nost savādāk, nu te būs auzas pilnīgākās. Te ir. Pagas, kā lai parāda? Nu te ir drausmīgi. Tā, nu labi, tūlīt pamēģināsim, ko mums piedāvā šis līdzeklis. Sanāks, nesanāks. Tā, kā viņš te šitā. Tā, nu davai. Var redzēt, nu skatamies. Oi. Nu labi, nebija tik traki, kā man likās. Nu vēl ir jāpamazgā man, bet lielums viss nonāca nost. Beigās jau es nesapratu, vai man tas līdzeklis palīdz, vai es vienkārši to logu jau skrāpēju nost. Tā kā, jā. Tā, nu atkal pēc maza pauzītes esmu šī dzīvoklī. Lieta sekojoša. Šodien ir ceturtdiena, nākamā otrdiena man pazvanīja flīzētājs, ka brauks likt man flīzes. Tā kā ātri skrēju, kur tikko esmu nogruntajis visas sienas un likšu augšā hidroizolāciju. Pavisam aizmirst, ka man nebija sataisīts ventilātoram te līdz galam. Un kāpēc es nebiju sataisījis, jo katram ventilātoram bišķītņās savā citā vietā iziet vats. Tā kā šodien no rīta skrēju pakaļ, pirku ventilātoru
Tagad zieķēšu ciet tur, plus man te mainījās rozetītes. Man bija sākumā viena rozete, tagad man būs rozete un gaismas slēdzes LED spogulim. Tā kā te man arī viss vēl jāsadara, jāiztais ciet. Nu ko, ātrais filmējiens. Kur hidroizolācija pirmajā kārtā šī pusītē uzlikta. Lieku incens, mērēju rotiņu. Tie bija uzlīdz skoču, līdz kurienai man vajag, uzreiz nolīmēju nost. Pirmo kārtu vilku horizontāli, otro kārtu vilkšu vertikāli. Dušas zonā būs divās kārtās, te pārējā telpā droši vien tikai vienā kārtā. No, tālūk. Nu būšu izcīnījis. Dušas zonā ir divās kārtās, grīdā pagaidām tikai vienā kārtā. Un tur vēl jātais viss slīpums, tur notiks betonēšanas darbu un tā tālāk. Pārējās visās sienās un te grīdē ir vienā kārtā, tā kā tur man nevajadzēja, tā kā jā, ir izcīnīts. Tā, nu mazais update'iņš, kā mums izstās te pēc 2 dienām. Izstās mums šādi. Šeit grīda ir arī uzlikta. Tā pirmajā dienā iebetonēja to trapiņu, uzlika šeit, vakardien uzlika šeit. Nu un šodien būs tāda sanāk īsā diena, jo šodien tā principā laikam ieflīzēs tikai šito te dušas zonu un viss, jo siena flīzes iet pēc grīda flīzēm. Un kad ieflīzē, tur staigāt nevar. Nu vot, kādi iespaidi, nevar vēl saprast. Vai viss ir labi, bet pagaidām liekas, ka viss ir labi. Nu, ot, tādas flīzes. Nu, šādi man vakardien uzflīzēja trapiņu. Viss izstās ļoti smuki. Līmeņi rāda vēl neesmu pielicis, bet, nu, toņās meistars būs nākamā diena. Nu, tad ņems laikam šito un šito sienu. Un tad rītdien laikam plauktiņus. Nu, redzēs, kā ies. Tā kā viss pagaidām šādi. Izstās smuki. Iet uz priekšu. Aiziet. Nu, vakardien mums beidzās šādi. Rekur siena ir uzlikta līdz galam. Šeit šampūnu nišai arī ir aiztaisīts. Te visas maliņas ciet. Reku pieflīzēts tur, piegrieza reku grīdlīstītē maliņas. Nu tā, viss procesiņā, viss notiek. Nu ko, draugi, ja jāierunā pa virsu, tas atkal nozīmē, ka negribās būt pārāk negatīvam. Ātri 2 vārdos, kāpēc es paņēmu flīzētāju, pašam bija nenormāli daudz darbi, šis dzīvoklis bija tādā ziņā mazliet jau apstājies, gribējās, lai ātrāk viss ieskrienās, izdomāju, ka paņemšu flīzētāju, lai atbrauc man noflīzē, ātri visu izdara. Otra lieta ir trapam tie visi slīpumiņi, kā es gribēju, lai flīzīts ir piegrieztas, es gribēju, lai stūrīši 45 grādos, ko es nekad nebiju darījis, tāpēc pieņēmu lēmumu, kad paņemšu flīzētāju. Taisnās sienas grīdu, trapiņu grīdā visu uztaisīja baigi ok, bet nu, teorētiski taisnās sienas es arī varu uztaisīt ok, un es domāju, flīzētājiem taisnās sienas tas ir vispār neko nenozīmē. Problēma bija ar 45 grādu stūrīšiem. Viņam viņi sanāca diezgan kretīniski. Mums bija diezgan ilgas sarunas, un Džeks arī pa lielam tāds, kurš redz, ka darbs ir izdarīts sūdīgi, bet neuzņemās nekādu atbildību. Viss ir slikti, tad bija flīze sūdīga, tad bija epoksīts sūdīgs, kaut arī epoksīts, cik es saprotu, laikam ir tikai 2 mira vai arī ceresīts, es biju nopircis ceresitu. Nu, tādā ziņā beigās es neesmu apmierināts par tiem 45 grādiem. Tad jau, kad darbu pieņēmu, nosacīti pieņēmu, es domāju, ka pats varēju mēģināt, varbūt tās mācīties un varbūt tās man pat būtu sanācis labāk. Protams, viss ir arī cenā un meistara pieejamībā, jo bija runājis tiktokā ar Džeku, ja nemaldos, Koneart, ļoti smuki flīzē, bet viņam ir cena diezgan augsta un ilgi jāgaida vispār, kad viņš varētu tikt uz objektu, bet visticamāk viņš arī 100% atbildētu par savu darbu. Tā kā paņēmu lētāk, neesmu apmierināts līdz galam, bet nu kā sanāca, tā sanāca, dzīvosim tālāk. Pa cenām. Flīzes man izmaksāja 294 eiro, pirku Kāsenukai, tad bija flīžu līme betons 76 eiro, grīdas profils dušai, kas ir ieslīpumiņā, tas man izmaksāja 43 eiro, šuvotāji, silikons, tur vēl salasījās 60. Un pa pašu flīzēšanas darbu bija 1200, jo pati flīzēšana nebija tik dārga, bet katrs tie 45 grādu stūrīts, plauktiņi, visi tie sīkumi, viņi uzreiz iet metros un tur tā cena uzreiz salasās. Tā kā 1200 samaksāja pa darbu, tā teikt pa sūdīgu darbu, bet varat paši ierakstīt komentāros, nezinu, laba cena, slikta cena.
Aizmirst pieminēt trapu, jo pirku viņu kādu pusgadu jau apakaļ. Nezinu, kāda atšķirība ir plasmasniekam vai nerūsējušam tēraudam, bet paņēmu tece, kas maksāja 230 eiro. Nerūsējušais tērauds veiklā varbūt tās arī man bišķi pierunāja, lai paņemtu tādu kvalitatīvāku ilgmūžībai.